Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus, brāļi un māsas Kristu, mīļietie Valmieras draudzes locekļi. Ir patīkams prieks atkal būt šodien jūsu vidū. Es jau ar jūsu mācītāju runāju, kad es nezinu, kurā draudzē tad beigās es atrodos. Man mācītājs saka, kurā tu tad draudzē esi beigās Latvijā? Es saku, Latvijas draudzē. Kādā no 7. dienas adventīs Latvijas draugu savienības draudzēm? Šodien es vēlos ar jums parunāt par to tekstu, ko lasa Edgars, bet konkrēti par 1.5. pantu. Un šis 5. pants ir par domām. Tur ir aicinājums, jūs dzirdējāt, ir aicinājums domāt tāpat kā Kristus domā. Šodien laikam domu krustcelēs katrs viens mēs atrodamies, un mūsu domas ir tādas kā kontroversiālas, kas mums liek domāt vienreiz tā, otrais tā. Mēs nezinām, ko domāja tie cilvēki, kuri stāvēja koncentrācijas nometnē. Mēs nezinām, ko domāja Brazīļu futbolists Diogo Jota, kurš brauca ar Lamborghini ar savu brāli. Es nezinu, kāds ātrums bija, un izskrēja ceļa malā dzīvnieks, un viņš uztriecās šim dzīvniekam virsū, un no Lamborghini Huracan palika pelnu čupiņa. Traģisks notikums. Mēs daudz ko nezinām, bet mēs katru dienu saskaramies ar to, ka mēs domājam, mēs risinām jautājumus, mēs pieņemam lēmumus. Un tāpēc šajā reizē izmantot dzīvi kā instrumentu, lietot savas domas. Ziniet, ir tāds teiciens, kad cilvēkam ir dots smadzenes, bet kāds teica, aizmirst iedot instrukciju, kā viņas lietot. Bet Dieva vārds savā veidā arī ir tas, kurš mūs novirza un parāda mums, kādā veidā uz kuru pusi virzīties. Vēlreiz izlasīšu 5. pantu, ko lasīja arī Edgars no Filipiešiem 2. nodaļas, 2 tulkojumos, un tur mazliet ir dažādas tas skatījums, lai jūsu prāts ir tāds pats, kāds bija Kristum Jēzum. Un latviešu jaunais tulkojums saka, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzum. Tā kunga vārds. Visvarenais Dievs, mēs šajā brīdī lūdzam vēlreiz tevi mūsu vidū, lai tu mums dod sapratni, mieru, saklausīt tos vārdus, ko tu vēlies šodien mums pateikt. Āmen. Vīrieši un sievietes atšķiras fiziski, psiholoģiski, motivācijas un temperamenta ziņā. Ik viens, kurš ir saskāries ar maziem bērniem, zīdaiņiem, var apstiprināt, ka zēni un meitenes jau no paša sākuma reaģē uz apkārtējo pasauli atšķirīgā veidā. Dodiet abiem lelli, un meitenes tos apskaus, bet zēni visticamāk izmantos to kā metamo priekšmetu vai ieroci. Dodiet viņiem 2 lelles, un meitenes liks lēlēm sarunāties, bet zēni šīs lelles iesaistīs cīņā. Šī ilustrācija parāda ļoti atšķirīgu domu gaitu, kam seko rīcība. Savukārt šodienas teksta 5. pants mūs aicina uz sekošanu Kristus domāšanai, raksturam un arī pazemībai. Mēs bieži lūdzam Dievu, lai viņš maina mūsu apstākļus. Bet Pāvils šeit mūs aicina mūs ļaut Dievam mainīt mūsu domāšanu. Tas ir aicinājums dzīvot ar sirds skatījumu, ar Kristus sirdi un skatījumu, kā viņš to darīja. Šī atsauce uz Kristus piemēru mērķis ir īpaši uzsvērt šo pazemības, ne pienākumu, bet veidu, kāds bija Kristus. Tas bija augstākais piemērs, ko varēja sasniegt, un tas ilustrē un apstiprina visu, ko apustulis teica par šo notikumu. Un jāsaka tā, ka ļoti bieži šodienas modernajā laikmetā Bībeles teksti runā tik tiešām un nebeidz mūs pārsteigt ar to, cik tie ir moderni, cik viņi ir laikmetīgi, lai gan viņi rakstīja daudz tūkstošu gadus atpakaļ. Un ļoti atbilstoši jaunākajām un modernākajām atziņām par cilvēku iekšējo dvēseles pasauli. Un tas varbūt ir likums sakarīgi ar tekstu. Tā ir ļoti svarīga atslēga uz mūsu iekšējās pasaules, tai skaitā arī uz mūsu emociju dziedināšanu, sakārtošanu un mūsu attieksmi arī līdz ar to uz āru.
skan varbūt tāds ļoti vienkāršs aicinājums – domāt, kā domāja, kā Kristus. Jūs jautāsiet, kā tad viņš īsti domāja? Bet vai tas ir vienkārši? Pāvils aicina līdzināties kaut kam, kas dod kādu mērauklu, kādu pieturas punktu. Pirmkārt, ir svarīgi mēģināt saprast, kāpēc vispār domāšanai ir tik liela nozīme. Vai tad ticība nav vairāk tāds kā sirds stāvoklis? Otrkārt, kā tad, lai mēs īsti zinām, ko un kā Jēzus domāja? Protams, Pāvils tur tālāk skaidro, ka Edgars lasīja, ka Jēzus negribēja būt līdzīgs Dievam, bet kļuva par vienu no mums. Jā, tas ir tāda, kā varbūt atsauc, kā mēs abatskolā mācījāmies par Mūzu, kad Dievs deleģēja Mūzu, un arī tajā dzīves situācijā, tā teikt, Dievs bija viens no mums, un arī šajā tekstā mēs redzam, ka Jēzus bija viens no mums. Un tomēr tas jau nebija viss, ko viņš domāja. Kā mums izprast Jēzus domas? Un treškārt, kā lai tās Jēzus domas kļūst par mūsu domām? Jo tas ir viens garš ceļš, jūs teiksiet. Un zināmā mērā tā tas arī ir. Un pat šis uzstādījums, šis aicinājums domāt domas, kuras nākušas no Kristus, mūs atved pie ļoti nozīmīga temata, proti tēmas, kas ir aktuāli, manuprāt, katram cilvēkam, kas dzīvo šīs planētas Zeme, un arī katram ticīgam cilvēkam. Un tas ir šis jautājums par attiecībām starp jūtām, emocijām, sajūtām no vienas puses, un mūsu intelektu, mūsu domāšanu no otras puses. Ir viedoklis, kuri sacītu, ka ticība gandrīz nav īsti savienojama ar prātu, kur nu vēl domāšanu? Jo tas ir vairāk tādu reliģisko sajūtu, ticības pieredžu jautājums, piemēram, tādi vārdi kā bijība vai pateicība vai arī mīlestība. Tie taču saistās ar jūtām, ar emocijām, nevis ar intelektuālām idejām vai formulējumiem vai kādām doktrīnām. Ticība ir sirds lieta, nevis prāta lieta. Un iepratī tam, protams, ir cita galējība, kur savukārt tie, kas pilnībā noliedz sajūtu nozīmi ticības jautājumos, uzskata, ka vienīgais drošais pamats, uz kā mēs varam celt savu dzīvi, ir skaidrais Dieva vārds. Jā, tas arī, protams, ir neapšaubāmi, un tas, kas Bībelē ir sacīts un kā tas ir atklāts, tieši kā šīs doktrīnas un formulas, uz kurām mēs varam paļauties, protams. Un šīm lietām mums ir jāseko un jāklausa arī tad, ja visas mūsu emocijas un mūsu sajūtas kaut kādā brīdī runā tam pretī. Jo mūsu sajūtas, mūsu iekšējās pieredzes var būt subjektīvas un arī kļūdainas. Un tieši tāpēc jūtas vienmēr ir tāda mazliet neusticama, varbūt tāda divdomīga lieta. Jo bieži mūsos dzīvo tāds kā pilsoņu karš. Mēs iekšēji mutuļo tur, kas, ko un kā. Bet patiesībā, kā jau tas bieži vienmēr notiek, kaut kur pavīd uz galējiem viedokļiem. Kaut kur tā, kā tautā saka, tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Ir viens viedoklis, ir otrs, bet tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Un, protams, mēs varam sacīt, ka ticība patiešām nav sasniegusi savu mērķi, tā īsti iesakņojusies cilvēkā, ja tā nav ieguvusi līdzcilvēku jūtu un pārdzīvojumu līmeni. Ja visa mūsu ticība ir intelektuālas zināšanas, tad ļoti bieži šī ticība ir nedzīva. Un tā mūs nemaina un tā nenes augļus. Jo mēs vienkārši atkārtojam pareizas lietas, bet mēs tās pareizās atziņas neesam ielaiduši sevī. Gluži varētu salīdzinot te, kā sabiedrībā pazīstamā modele un arī aktrise Agnese Zeltiņa teica, jūs man esat ielikuši rāmī, bet man tas rāmis ir pa mazu, es no viņa gribu izkāpt ārā. Un vienlaikus tā patiešām ir patiesība, ka mūsu sajūtas un jūtas
pat kādreiz var mūs maldināt. Jo ne jau viss, ko mēs jūtam kā labu, ir obligāti tāds ir, ja? Un ne viss, kas varbūt sākumā izraisa zināmas bailes vai pretestību, vai tādas dīvainas sajūtas, ne jau tas vienmēr viss obligāti ir ļauns. Un tās sajūtas ir, protams, daļas no mūsu dzīves, un, protams, tās ir ļoti nozīmīgas. Un vienlaikus tas tiešām ir jautājums, kā to visu sabalansēt un kā stāvēt uz šī drošā pamata. To, kā mēs varam šīs lietas sevī saprast un savienot, domas un jūtas, tur atslēgu dod tieši šie Pāvila vārdi, ko mēs lasījām Filipiešu 2. vēstulē. Un proti, tas galvenais, ko mums vajadzētu ieraudzīt, ir, ka mūsu jūtas, mūsu emocionālās reakcijas patiešām ir atkarīgas ne tik daudz no ārējiem apstākļiem kā tādiem, bet vienmēr no mūsu redzējuma, no mūsu skaidrojuma pašiem priekš sevis par to, kas ar mums notiek. Bieži cilvēkam jautā, ko tu īsti gribi? Kāds ir tavs jautājums? Un mūsu sajūtas ir atkarīgas nevis tik daudz no tā, kas notiek, no tā, ko mēs domājam par to, kas ar mums notiek. Un te varētu būt neskaitām piemēri. Piemēram, cilvēks neatzvana mums laikā. Mēs esam sarunājuši, viņš vienkārši neceļ klausu un viss, kad mēs viņu lūdzam. Kādas emocijas mūsos radīs? Tas būs atkarīgs nevis no paša fakta, bet no mūsu domām par to, ko mēs par to domāsim. Ja mēs domāsim, ka otrs ir kaut kā apvainojies uz mums un tāpēc neatzvana, mēs varbūt jūtīsim vainas sajūtu, ko tad es viņam tā pateicu. Mēs sāksim jautāt sev, ko es izdarīju, kāpēc viņš nezvana. Ja mēs padomāsim, ka vienīgais izskaidrojums ir, ka tas otrs vienkārši ir nepieklājīgs un nevērīgs pret mani, mēs droši vien sajutīsim dusmas un zinām aizvainojumu. Kāpēc viņš nedara to, kas viņam ir jādara? Bet ja mums ienāks prātā doma, ka droši vien viņš nezvana tāpēc, ka kaut kas ļauns varbūt ir noticis, mums vēl parādīsies nemieris un bailes, un mēs gribēsim noskaidrot, vai tiešām viss ir kārtībā, kāpēc viņš mums neatzvana. Un jūs saprotat, pats fakts, ka tas cilvēks nepiezvanīja, ir vienīga lieta. Mēs esam uztraukti, mēs esam sabijušies tikai tāpēc, ka viņš mums nepiezvanīja. Bet mūsu emocionālās reakcijas ir atkarīgas no tā, kā mēs reaģējam, kā mēs skaidrojam, ko mēs domājam par šo notikumu. Tā ir neparasta lieta, jo mēs esam pieraduši domāt mazliet citādi. Mums liekas, ka paši notikumi vai, piemēram, citu cilvēku attieksmi ir tā, kas mūsos izraisa emocijas. Zināmā mērā tā kādreiz arī tas notiek, ka kāda cita cilvēka klātbūtne vai attieksme vai kaut kāda koncerts vai kaut kāda saviesīga lieta mūsos izraisa emocijas. Jā, tas ir normāli. Bet, un grūti mums nākas saprast, ka paši notikumi tā īsti emocionāli nokrāsu sev nepiešķir. To izdarām mēs paši, mēs ieliekam šo notikumu sevī kādā plašā kontekstā. Kā es to lietu uztveru, kā es uztveru ceļa virsmu, kā es uztveru to mašīnu, kas man pa priekšu brauc, un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs mēģinām iztēloties tā, ko tas viss nozīmē. Un tad, kad mēs esam atraduši priekš sevis kādu nozīmi, tad mēs uz to reaģējam. Tad tā izraisa mums zināmas emocijas. Un ir svarīgi to pamanīt, ka tās emocijas vienmēr ir īstas. Tā reakcija, uz ko mēs esam izdomājuši, ir pašsaprotama. Ja tu patiešām domā, ka ar tavu mīļo cilvēku kaut kas slikts ir noticis, kā tu vari nebaidīties? Kā tu vari neizjust trauksmes? Kā tas bērns aizies uz to skolu? Tad aizved viņu uz to skolu. Vai ne? Vai ja tu patiešām domā, ka tas otrs ir sliktais, kurš dara tev sliktu? Kā tu vari nejusties aizvainots? Emocijas vienkārši ir.
Līdz ar emocijām arī ticībai un domām ir jābūt saprāta balsī. Bet sausā loģika saprāta lietošanai nav vienmēr patiesības iegūšanas līdzeklis. Mūsu uztveri nosaka prāts, griba, sirds un, protams, arī jūtas. Un tas veicina domāt, kā es gribu redzēt sevi un citus, ir, protams, likumsakarīgi. Tāpēc ir šāds aicinājums domu virzībai. Ja šajā domu gaitā iesaistās viss cilvēks, vai mans princips ir, kas visu satur kopā, tas ir mērķis, uz ko es eju, vai distancēties no prāta ir šodienas arguments, tās jūtas, kur es jūtos labi, jūtas dzīvo savu pašu dzīvi, viņas īsti nepakļaujas, es jūtu, kad ir tā, bet es negribu, un bieži mēs jūtamies nepatīkami. Prāts kaut ko vienu, bet mēs jūtam kaut ko citu. Un mēs to varētu labi salīdzināt ar labi zināmo Rudolfa Blaumaņa izteicienu. Atceraties, žogam, ko prāts uzceļ, un kas tur vēl bija tālāk? Jūtas viegli kā pāri, vai ne? Bija tāds teiciens. Ļoti bieži šo izteicienu lietoja Guntis Krastīņš, teātra aktieris. Mūsu centrā nav īsti šis aprēķins, bet jautājums par to, vai jūtas ir kaut kas noturīgs un pastāvīgs. Un šeit, mīļie brāļi un māsas, ir jānostāj kā liels iekšējās iepazīšanās ceļš, lai mēs būtu spējīgi atzīt un saprast šo it kā elementāro patiesību, ka ļoti daudzas no savām emocijām ir īpaši tām ilgstošajām, kurus mēs saucām jau tiešām par jūtām, kur tas cilvēks vai notikums sen vairs nav klāt, un sen jau mēs esam kaut kur citur, bet mēs vēl ar vien par to domājam, un vēl ar vien tas mūsos dzīvo. Jā, šīs emocijas radām mēs paši. Šīs emocijas producē mūsu smadzenes, nevis apkārtējie notikumi. Kaut gan, kā jau es minēju, arī apkārtējie notikumi. Proti, tad, kad mēs skaidrojam, kas šobrīd notiek, mēs tam piešķiram jēgu un šo jēgu pārdzīvojam. Un līdz ar to ir tiesām zinām taisnība cilvēkiem, kuri sacīja, ka domāšanai būtu jāiet pa priekšu emocijām, bet ne tā, kā parasti varbūt mēs ticīgie to saprotam. Es atceros viens mūsu brālis adventistu sludinātājs, viņš bija no Amerikas, bija kādreiz Latvijā 2008. gadā, mēs viņu bijām uzaicinājuši. Viņš kādā no savām uzrunām teica, viņš viens arī cilvēks, viņš nevarēja atrast mieru, un viņam bija saspēlēts attiecības ar savu mammu, un viņš aizgāja, tā mamma jau bija mirusi, viņš aizgāja uz kapsētu, nokrita ceļos un izteica visu, ko viņš gribēja izteikt, un viņā ienāca šis miers. Arī tādas situācijas eksistē. Un vienalga, kā tu jūties, Dievs tev saka, ka tu nedrīkst tā justies, un tad tu vienkārši to dari. Nē, runa ir par ko citu. Runa ir par to, ka mums jābūt skaidrībā. Ja mēs emocijām ticēsim tādā nozīmē, ka mēs tā saskatīsim par absolūtu objektīvu patiesības mēru, mēs varam iekulties lielās nepatikšanās. Notika tā, kā notika, jā, tur jautā varbūt, tās bija emocijas, bet es jau tā nemaz negribēju, vai ne? Un to zina, ka viens cilvēks, kas, piemēram, cieš no depresijas vai kādiem citiem emocionāliem traucējumiem, emocijas visu iekrāso un noteikti ne tajā krāsā. Tevi sāk reāli kaitināt viss, vai viss liekas bezjēdzīgs. Un ja tu šo sajūtu pieņem par patiesību, tad iznāk, ka viss tiešām ir bezjēdzīgs un viss ir kaitinošs, un kā jaunieši šodien saka, viss ir slikti. Un tādos brīžos, lai cik tas subjektīvi liktos neiespējami, ir vērts zināt un atcerēties, ka emocijas ir tikai atstarojums mūsu domām par situāciju. Tas, ko šīs emocijas signalizē, ir patiesība par mums, nevis par ārējo situāciju. Emocijas nekad nerodas tukšā vietā. Emocijas ir mūsu apziņa radīts, mūsu pašu radīta lieta. Vienam, iedomājieties, cilvēki bijuši Parīzē, šeit mēs daudz esam visu. Kā gāja Parīzē? Jā, tur tik daudz visādi bija cilvēki un tur arābi un tādi. Es saku, bet Elizejas lauki, tornis, šis
Tas viss cilvēkam neliekās būtisks, viņš ir kaut ko citu redzējis. Katrs redz šīs lietas dažādākā veidā. Un šīs mūsu emocijas, viņas nav ārpusē, viņas ir iekšpusē. Un patiesībā tikai mēs līdz galam varam saprast, kas tur ar mums īsti notiek. Emocijas un sajūtas signalizē nevis par ārējo pasauli, bet par mūsu uztveri par ārējo pasauli. Tas nozīmē, ka mana sliktā sajūta, ka viss ir slikti, bet man sliktā sajūta patiesībā tādā nozīmē, ka es šobrīd patiešām no sirds domāju un ticu, ka viss ir slikti. Un šajā ziņā mana sajūta ir ļoti pareiza. Es domāju, ka viss ir slikti, tāpēc es arī jūtos nomākts. Ja? Ir kaut kāds iemesls tam visam. Un šajā teikumā tad ir atslēga uz iekšēju garīgu veselību un arī uz šo īso apustuļa Pāvila izteicienu, kurš ir tālu priekšā savam laikmetam, kā jau es sākumā minēju. Un proti ceļš uz emocionālo dziedināšanu iet nevis caur pašām emocijām. Ar tām tiešā veidā mēs īsti neko nevaram izdarīt, ir tās emocijas. Bet dziedināšanas ceļš notiek caur noteiktu domāšanas maiņu, caur noteiktu uztveres maiņu attiecībā pret visu notiekošo ap mani un manī. Kā es uztveru lietas? Tas jautājums ir, vai mani spriedumi ir patiesi? Vai tiešām pasaule un norises ir tādas, kā es par tām domāju? Kādas man tā šobrīd izskatās? Kā tas man liekas? Man likās. Ziniet, tur atceroties vēl pirmajā draudzē, tur mēs padomēs spriedām par tas un tas brālis, tur var kaut ko darīt. Un, ziniet, ir tāds brālis, viņam uzvārds ir Negribs. Un viena māsa tur padomas locekli kaut ko savā starpā runājās. Un viņi nedzirdēja to, kā mēs runājam. Viņi saka, ja negrib, tad negrib. Bet mēs gājām runu par negrib, nevis par to, ka viņš negrib. Bet es varu uzdot jautājumu par tām domām, kuras šīs emocijas izraisa. Vai manas domas atspoguļo īstenību? Vai mani pieņēmumi un mani spriedumi iztur kritiku? Vai patiešām ir tā, kā man tūdaļ liekas, kā ir? Un apustulis Pāvils nebija gluži terapeits, un tomēr viņš mums ir devis ļoti labu padomu. Viņš saka, pievērs uzmanību tam, kā tu lietas skaidro. Pievērs uzmanību tam, ko tu pieņēmi par pašsaprotamu. Tad, kad tavā dzīvē kāds kaut ko dara vai tev saka. Mēģini noķert, kas tas ir, kam tu tik nežēlīgi un tik ļoti esi pieķēries un tici. Kas ir tas domāšanas veids, kurš tevi satur? Un tad pamēģini uzdot kādu jautājumu. Vienkārši uzdot sev jautājumu, kāpēc tu tā izdarīji, kāpēc tu tā domā, kāpēc tas tā ir, kāds tas ir iemesls tam. Un šie kādreiz paši par sevi jau ir dziedinoši jautājumi. Ja mēs vienkārši atstājam lietas kaut kādā lietā, jebkuru lietu mēs viņu nekārtojam, mēs nerunājam, tad tas arī tā paliek, vai ne? Jo pirmo reizi mums liekas vēlreiz ieskatīties sevī un saprast, kā mēs reaģējam paši uz sevi, uz savām interpretācijām. Un tas mums paskaidro, kāpēc Pāvils tik ļoti precīzi saka, ja mēs gribam būt kristieši, ticīgie, kā šeit arī izskanēja atlikuma draudze, un iet kristīgo ceļu, kā 7. dienas adventistu, mūsu kopiena. Mums ir jāpievērš uzmanība tam, lai mēs domātu tādas domas, kādas bija Jēzu. Jo saprast to, ko domāja Kristus, nozīmē dzīvot ar mieru un mīlestību, kas bija viņā. Nesaprast, kā viņš domāja. Es nesaprotu. Ir. Ziniet, izskanēja tur kaut kur cilvēki daudz ko domā, daudz ko dzird, daudz ko redz. Viņš jau tur par to Kristu tik daudz runā. Bet nozīmē vienkārši pārvērst viņu par morālo sludinātāju, kurš vienkārši saka, neskatoties uz to, ka jūs redzat cilvēkos krokodīlus, jums jātiecas pret viņiem.
Mēs klausāmies un mēs domājām, būtu jauki, bet kā lai es to visu dabūnu gatavu? Es gribu tīri hipotētiski tādus 3 vadmotīvus, kas man liekas šķiet svarīgi. Es domāju, ka jūs par tiem esat ļoti daudz dzirdējuši tieši šeit pārunāt, ja no šīs kanceles gan jūs. Kā prāta pārveide varētu notikt praktiskā dzīvē? Man varbūt uzdosiet tagad jautājumu, labi, es te tagad gudri runāju, bet ko darīt praktiski? Kādreiz varbūt tāds jautājums pavīt. Piemēram, romiešiem 12.2, tas pats apustulis Pāvils saka, zināmus mums vārdus, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunojoties savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un ievērojot, kādā secībā viņš šeit runā. Bet pārvērtieties. Tātad es biju tāds, atjaunojieties savā prātā. Ja? Es vakar domāju tā, lai pareizi saprastu. Ja, ko Pāvils saka, ir runa par pareizu sapratni. Un kas ir Dieva griba, kas ir labs, kas ir tīkams un kas ir pilnīgs. Varbūt mums ir kaut kāds šablons, bet tas šablons ir sašķobījies. Un šeit ir skaidri redzams, ka kristīga dzīve sākas ar iekšēju pārmaiņu, domāšanas maiņu, prāta atjaunošanos. Un tā nav tikai pareiza uzvedība. Nebūtu. Es gribētu vēlreiz atkārtot. Tā ir jauna dzīves uztvere. Piemēram, es nezinu, 16. iPhones ir iznācis, tur Samsung kāds ir iznācis, automašīnas ir, X3 ir izveicis, es vedu mašīnu, ir BMW vai nav BMW, atkal ir jauns modelis. Tehnoloģija iet mums tādiem joļiem pa priekšu. Un šeit mums ir jāmaina savu uztveri. Jā, mums ir savi pamatprincipi, mums tas ir, par to neiet runa. Un Dieva vārds ir prāta formētājs. Bībele ir Dieva domāšanas atklāsme. Un kad mēs regulāri lasam, protams, lasam un pārdomājam rakstus, Dieva domas sāk ietekmēt mūsējās. Ja? Un Psalms 119. 105. psalms saka, tava vārda gaisma man apgaismo ceļu. Kāda brīnišķīga vārda, mēs zinām to Dāvidu, kāds viņš bija, ja? Kā viņam gāja un kā viņš arī runāja tālāk. Un tad ir otra lieta, man šķiet tā ir ļoti sveša, vai ne? Lūkšana. Lūkšana maina prāta stāvokli. Protams, ir dažāda veida lūkšanas. Sludinātāja grāmatā ir rakstīts par meditatīvo lūkšanu. 7. dienas adventistu sludinātāja grāmatā. Jā, lūkšana ir runāšana ar Dievu, tās ir attiecības, viņa klātbūtne, bet tā nav tikai runāšana ar Dievu. Tā attīra prātu, pazemina sirdi un palīdz redzēt dzīvi, varētu teikt, ar Dieva acīm. Un šeit atkal gribās nocitēt Filipiešu 4. nodaļas no 6. līdz 7. pantam, kuru mēs ļoti labi zinām. Neraizējieties nemaz, jūs man teiksiet viegli neraizēties, bet visās lietās ar lūkšanu un lūgumu. Un ko interesanti viņš šeit uzsver, kā viņš veido šo domu gājumu, to korelāciju. Pateicībā dariet Dievam zināmas savas vēlēšanās. Pateicībā dariet, ja? Ar kādu sirdi es nāku pie Dieva. Un Dieva miers pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Būtībā mēs varētu izlasīt, Edgars varētu izlasīt vai kā cits šo raksturvietu, un tā jau ir svētruna. Šeit jau ir domu plašums un dziļums. Protams, laiks klusai lūkšanai, ne tikai lūdzot, bet uzticot arī savas domas Dievam. Piemēram, iekļaujot lūkšanā, kungs atjauno manu prātu. Tad es sākšu domāt, tad varbūt man īsts prāts ir. Māci man domāt kā tu, kas ietver veco domu aizstāšanu ar patiesību. Ko tad tas nozīmē? Es domāju, ka mūsu prātos bieži ir veci nepatiesi uzskati par sevi, par Dievu, par citiem. Un tie ir jāatpazīst, un tā ir jāizvieto ar ko citu. Un atkal šeit nāk prātā mūsu apustulis Pāvils, 2. korintiešiem 10.5, viņš saka, mēs gāžam prātojumus un visu augstprātību,
kas ceļas pret Dieva atziņu un padarām katru domu paklausīgu Kristum. Tas ir jaunais starptautiskā, New International, jaunā starptautiskā versija. Bet latviešu jaunais teksts vēl saka, sagūstam domu. Mēs bieži varbūt domājam par sevi negatīvas, traucējošas domas. Piemēram, es esmu nevērtīgs, es nekas neesmu, ko tad es, ko tie citi padomās par mani, kā Rīns jau Zabatskolā minēja, citi domās, ka viņiem jāiet ir kaut ko darīt, bet citi varbūt nemaz nē. Bet, mīļie draugi, nē, tu esi Dievam vajadzīgs, tu esi vērtīgs. Bībele runā pretēji. Jesajas 43. nodaļa 4. pants saka, tu esi vērtīgs un dārgs manās acīs. Tu, Valmieras 7. dienas adventisti, draudzes locekli, tu esi vērtīgs. Un ir vēl viena, manuprāt, ļoti būtiska lieta. Draudze kā atbalsts, un kā jūs domājat, kam? Protams, jautājums retorisks. Pārmaiņām. Es bieži esmu domājis, un es nezinu, vai tādi jautājumi ir pavīdējuši, gan jau varbūt, kad Aldis to ir šeit un Tālis ir runājuši, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs nākam kopā šeit Zabatos visi? Kā jums šķiet? Jautājums ir, protams, retorisks. Jā, atpūste, zabat, pielūgt Dievu, lai augtu. Un mēs maināmies efektīvāk kopā ar citiem, kas vēl arī vēlas pieaugt Kristū. Draudze, ticības biedri, padomdevēji, mācītājs, tie varbūt palīdz mums ieraudzīt savas domāšanas šķautnes, kuras pašiem grūti redzēt. Un ziniet, kādu ļoti, es nezināju, godīgi sakot, es tad, kad gatavojos šo materiālu, tad gāju cauri viņam visdažādākās krustcelēs. Gudrais Salamans pamācībās 27. nodaļā, 17. pantā ļoti interesantu tādu domu attīsta. Viņš saka, dzelzs ar dzelzi tiek asināta, un cilvēks asina savu tuvāko. Veselīgas sarunas ar ticības brāļiem nostiprina prātu, pārveidi un domas. Protams, mēdz būt pretējais. Un tāpēc ir vērts uzdot jautājumu, kas man palīdz domāt kā Kristus? Kas man palīdz domāt kā Kristus? Un atgriežoties pie noslēguma, un šis piemērs, Jēzus, kurš sevi iztukšoja, kļūdams pieņems kalpa veidu, kā Edgars lasīja tālākajos pantos, un tapis pēc cilvēka līdzības, un būdams tāds pats kā cilvēks, es uzsveru, tāds pats kā cilvēks, ir pats nozīmīgākais paraugs mūsu dzīvē. Un, protams, ne tikai, viens no svarīgākajiem. Un Pāvila pamudinājums nav brāļi un māsas sadirināt Kristu. Nē, bet ar to, lai visās dzīvēs mēs pieņemtu Kristus attieksmi. Jūs saprotiet, jebkurā dzīves sfērā, kurā jūs sastopieties, vai tas būtu veikals, vai tas būtu servis, vai aptieka, vai slimnīca, vai kāda cita iestāde, vai darba devējs, vai kolēģis, ir attieksme. Jebkuru lietu var izdarīt jebkādā veidā, bet ja tā attieksme ir tāda, kad otrs liek tev saprast, ko tu te vispār dari, ko tu te stāvi. Un, protams, tas nav aicinājums uz pilnību, bet drīzāk aicinājums būt godīgiem pret sevi un saprast, ka Dievs dara tik tiešām kaut ko unikālu un īpašu katrā no mums. Es tā domāju, es tā gribētu domāt. Un kristietība nav tikai domāšana. Kristietība ir piepildījusies tad, kad mūsu ticība ir sasniegusi šo sirdi. Esiet ievērojuši, kad Amerikas Savienoto Valstu himnas, gan nav daudz citu valstu himnas, gan cilvēki pieliek roku pie sirds. Viņi dzied par savu tēvību, tas viņiem ir augsts. Un šis process sākās ar mūsu apzinātu lēmumu. Es uzsveru, tas ir apzināts lēmums. Mums ir jānokļūst tam lēmumam, kļūt
par Kristus atspoguļojumu savā rīcībā un reakcijā uz dzīvi, uz lietām. Kā rezultātā sākam lēnām virzīties pazemības, vienprātības, līdzjūtības un mīlestības virzienā. Jo no domu veselīguma ir atkarīga mūsu emocionālā pasaule. No domu veselīguma. Un no emocionālās pasaules ir atkarīga mūsu dzīve. Un piepildījums ir tad, kad par mūsu ticību sāk signalizēt mīlestība. Mūsu emocijas un jūtas mainās, kas ir apliecinājums, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un mēs varētu teikt, beidzot esam pārtapuši. Protams, var justies labi uz īsu brīdi ar ārējiem apstākļiem. Tā ir cita lieta. Bet spēt mīlēt arī tad, kad ārējie apstākļi nav labvēlīgi, to spēj tikai tāds cilvēks, kurš ne tikai zina, ko kristietība sludina, bet patiešām domā, tā kā domāja mūsu pestītājs un kungs Jēzus Kristus. Un tas ir mūsu uzdevums, bet tā ir arī mūsu lielā iespēja. Ja mums ir Kristus domas, tad mums ir Kristus sirds. Un ja mums ir viņa sirds, tad mums ir viņa dzīve. Un mēs piederam viņam, jo mēs esam unikāls Dieva meistardarbs. Āmen.